Sveicināti, dārgie draugi! Te esmu Lara Dajana, un šodienas video būs par energoinformācijas korekcijas sesiju, kā tā praktiski notiek pie manis. Kad cilvēks pierakstās uz sesiju, mēs saskaņojam dienu un laiku, kad mēs to novadīsim. Tā notiek tiešsaistē caur saraksti. Cilvēks atrodas viņam ērtā vietā, kur viņam ir komforti un relaksēti, kur neviens viņu nepatraucēs. Sesijas aptuvenais laiks ir 1 stunda, varbūt plus, mīnus 10 minūtes. Cilvēks atsūta man savu selfie fotogrāfiju, kur ir labi redzamas acis, kur nav nekādu filtru, nav kontaktlēces, nav brilles, nav make-upa. Un es pielietoju speciālu tehniku, metodu, kuru es apguvu. Tā vienojos ar cilvēku, ar viņa dvēseli, caur viņa selfie atsūtīto fotogrāfiju. Sastādu vēlamo scenāriju, kaut kāda mērķa realizācija, sasniegšana. Piemēram, cilvēka mērķis ir sasniegt līdzsvarotu emocionālo stāvokli, jo šobrīd viņš atrodas depresijā. Pielietojot speciālas metodes, tā saucamās lēcas, jeb emociju tabulas, es ar speciālas metodes palīdzību nolasu to informāciju no šīm tabulām, kas atbilst šim cilvēkam šobrīd. Kādi emocionālai stāvokļi viņam šobrīd traucē būt emocionālā līdzsvarā vai sasniegt savu vēlamo mērķi. Tālāk es šos stāvokļus deaktivizēju. Es uz tiem sūtu speciālus gaismas kodus, kuri deaktivizē šos emocionālos negatīvos stāvokļus, šos cilvēkam esošos šķēršļus. Un tas iedarbojas tiešā veidā, patiešo, uz cilvēka enerģētisko lauku viņam visapkārt un viņā pašā iekšēji. Tas moments, kad es saprotu, ka sesija ir pabeigta, deaktivizācija ir notikusi un visas korekcijas ir notikušas labākajā veidā, ir tad, kad es redzu ar iekšējo redzi, kad cilvēkam ir kļuvis labāk. Es redzu, kā viņš izgaismojas, kā viņš staro, kā viņš smaida, viņam ir labsajūtīgi. Lai pilnībā sasniegtu mērķi, ir nepieciešamas no 4 līdz 10 sesijām. Tas īsumā viss par energoinformācijas korekcijas sesiju. Paldies par jūsu uzmanību un visu jums to labāko un gaišāko!